Izglītības sistēma ir novecojusi. Ko jūs vēl gribat? Ko jūs gribat vēl vienu sporta stundu? Jo es nesaprotu, kāpēc mums vēl projām ir tik agri jāiet uz skolu. Novecojis ir, tā varbūt definīcija, kaut kas tiek izveidots un tad vairākus centos gadus atstāts tāds. Ir skola 2030, un mēs nediskutējam par to, vai tā ir laba vai slikta programma, bet ir tāda skola 2030, kas tiek izveidot. Pēc teorētiski tā nav novecojusi, un es arī neuzskatu, ka tā ir novecojusi. Mēs izmantojam telefonus, virtuālās tāfeles, kur mēs rakstam. Bet tik pa laikam arī mums ir visi jaunie līdzekļi, kas mums tur ir datori, planšetes un viss kaut kas tas interaktīvais, viss, ko atkal ir diezgan interesanti mācīties. Piemēram, skola 2030. Vai man personīgi patīk? Baigi nē, bet viņi nav novecojusi. Viņi cenšas tieši modernizēt ar to, ka vairāk komandas darbi, vairāk radošie darbi. Dažreiz mums vispār dažās vietās nav grāmatas, tāpēc, ka tagad kaut kāda pa pusē kaut kāda jaunā sistēma, un tad pēc jaunās sistēmas vēl nav nekādas grāmatas uztaisītas, un tad vispār pilnīgs haoss ir. Jā, izglītības sistēma ir novecojusi, bet es īsti neredzu alternatīvu viņai. Manuprāt, viņa ir tieši tagad paliek aizvien modernāka un modernāka. Es pati dzīvoju 2 gadus Spānijā, un tur vērtēšana ir tāda, ka vērtē ne tikai atzīmi, bet uzvedību, pierakstus un visu to, man liekas, tas būtu ļoti labi, ja mēs arī Latvijā kaut ko tādu ieviestu. Interaktīvāk varētu mācīt, lai nav tik garlaicīgi, ka tu sēdi un klausies visu laiku, tad neko vairs nevar atcerēties. Lielākoties, man liekas, man labāk patīk no planšetes vai no datora, jo uzreiz es varu arī lietojot mākslīgo intelektu, piemēram, garus tekstus saīsināt, lai es labāk varu saprast. Piemēram, tajās pašās planšetēs, ja mums ir kaut kas, it sevišķi, piemēram, ķīmijā, kur mēs mācāmies par visām sīkajām daļiņām, tad tur ir atkal interesanti, tāpēc, ka mēs to varam arī visu, piemēram, tur modelēt un skatīties 3D modeļus un paši veidot to visu tajās planšetēs, ko mēs īstajā dzīvē ar kaut kādiem konstruktoriem, tas ir daudz sliktāk, manuprāt. Man labāk patīk mācīties no grāmatām, tāpēc, ka es varu izvilkt līdzi ar pirkstu. Kā arī, ja es negribu pildīt tos uzdevumus norakstīt kladītē, es ar parasto zīmolu ņemu un zīmēju iekšā atbildes grāmatā. Protams, pēc tam izdzēšu ārā. Bet man ļoti patīk grāmatā. Jo arī tā planšeta atsnogurs un kaut kā nav, tur nav tas pats. Ko tu gribētu mainīt skolā? Raksti komentārā.